Es esmu apstiprinošās komandas trešais runātājs, un mūsu komanda ir pārliecināta, ka Latvijas sabiedrība ir ieguvēja no Eiropas Savienības padomes prezidentūras. Debates laikā es izskatīju vairākus sarežģītus punktus, un sākotnēji vēlētos pateikt to, kas atbildās mūsu komandas pirmais arguments, kurš skan šādi, ka valsts prezidentūra Eiropas Savienības padomē veicinās saimniecisko aktivitāti, un mūsu oponentu pirmais arguments, kurš skan šādi, ka Latvijas prezidentūrai ir nesamērīgi lielas izmaksas. Un tas arī ir izveidojis pirmo no sadarbības punktiem, kurš ir saistīts ar finansiālajiem līdzekļiem. Jo mūsu oponenti saka, ka ir izlietots pārāk daudz naudas, ka tas bija vienkārši nesamērīgi. Taču mēs runājam par ilgstošu attīstību, par mūsu nākotni, kas ir noteikti svarīgāks nekā oponentu minētie izdevumi, jo šie izdevumi būs tikai šogad. Bet nākotnē mums būs ilgtspējīga un stabila attīstība, kur mums sniegs finansiālus līdzekļus, un tas būs kā mugurkauls Latvijas tālākajai attīstībai. Kā arī prezidentūras laikā notiek Latvijas popularizēšana, un es arī uzdevu šo jautājumu mūsu oponentu komandas pirmajam runātājiem, vai prezidentūras ietvaros tiek popularizēta Latvija, un viņi atbildēja, ka jā, tiešām tādas lietas notiek. Un sekojoši, ja notiek valsts popularizēšana, par viņu sāk interesēties kaut kādi cilvēki, kuri ir potenciāli turisti, kuri atbrauks uz Latviju un tērēt šeit savu naudu, kā arī prezidentūras ietvaros darbojas apmēram 700 žurnālisti, kuri arī popularizēs Latviju un piesaistīs turistus, kuri atkal veicinās Latvijas ekonomiku, un sabiedrība no tā būs tikai ieguvēja. Kā arī es vēlētos piebilst to, ka nevajadzētu aizmirst mūsu šīs dienas rezolūciju, jo mēs runājam par Latvijas sabiedrību. Otrais sadarbības punkts ir veidojies sakrā ar integrāciju, jo sabiedrība ir patiešām ieinteresēta, lai tiektos uz labāko. Un tas arī ir jādara. Kaut arī, protams, Latvija ieņem ļoti augstu vietu IT tehnoloģijās, varbūt arī labāk. Mēs neieņemam pirmo vietu, bet uz to ir jātiec. Tas nenozīmē to, ka mēs varam tagad stagnēt un neko nedarīt. Mums ir jātiec uz labāko, un sabiedrība tajā arī ir ieinteresēta. Kā arī mūsu trešais arguments, kurš skan šādi, ka prezidentūra ir instruments Latvijas sabiedrības pilnīgākai integrācija Eiropas Savienībā, saduras ar oponentu teikto, ka prezidentūra nav integrācijas instruments. Taču, kā arī viņi minēja to, ka Latvijas sabiedrība integrējās Eiropas Savienībā jau 2004. gadā, kad iestājās. Taču, kā viņa varēja integrēties, ja sabiedrība nezināja par visām Eiropas Savienības iespējām, ko tā viņa sniedz? Un sekojoši sabiedrība ir interesēta tajā, lai viņa integrētos. Un arī prezidentūras laikā bija realizētie likumi, pat tad, ja netiks pieņemti, būs milzīgas iestādes, paldies, Luksemburgai, kura pārņems prezidentūru no Latvijas. Un kā jau teica, ka prezidentūra, mūsu komandas otrā runātāja, ka prezidentūra ievirza darbu sev tīkamā gultnē, un tas ir ļoti svarīgi, jo mēs pārstāvam savas valsts intereses, mēs pārstāvam savu sabiedrību, un sabiedrība no tā arī ir ieguvēja. Un kā arī mūsu komandas pirmais runātājs jautājumu par to, vai 77% no Latvijas iedzīvotājiem ir apmierināti par to, ka Latvija ir prezidējošā valsts, mūsu oponenti teica, ka jā, taču tomēr tas ir tā, ka ne visi cilvēki pat zina, kas notiek, bet 77% ir apmierināti ar to, kas notiek. Un viņi ir apmierināti ar to, ka, paldies, prezidentūra notiek Latvijā. Sekojoši sabiedrība arī pati tajā visā ir ieinteresēta. Un arī uz jautājumu, vai sabiedrībai nav iniciatīvas integrēties Eiropas Savienībā, mūsu oponenti pateica, ka ir, sekojoši viņi pilnīgi piekrita mūsu komandas trešajam argumentam saistītam ar integrāciju. Un tagad es vēlētos nedaudz analizēt jautājumu un atbilžu daļu. Uz jautājumu, vai Latvijas sabiedrība ir integrēta, lai attīstītos ekonomikā un rastos jaunas darba vietas, viņi atbildēja, ka jā, un tāds tiešām ir, jo kā jau mūsu komandas pirmā runātāja savā runā teica, ka konkurētspējīgas Eiropas viens no prioritātēm galvenais mērķis ir veidot jaunas darba vietas un veicināt ekonomisko izaugsmu. Un Latvijas sabiedrībā tajā ir patiešām ieinteresēta. Sekojoši prezidentūras laikā viņi pārstāv gan savas valsts intereses un sabiedrības intereses, gan arī pārējās Eiropas Savienības intereses. Uz jautājumu,
vai prezidentūras ietvaros tiek popularizēta Latvija, viņi atbildēja, ka jā, un tāds patiešām arī notiek, un sekojoši, atļaušos pateikt, un sekojoši sabiedrība no tā gūs labumu ekonomiskā veidā. Un līdz ar to esmu pārliecināts, ka mūsu komanda ir atspēkojusi noliedzošās komandas arguments, un mēs esam pierādījuši, ka Latvijas sabiedrība ir ieguvēja no Eiropas Savienības padomes prezidentūras. Paldies par uzmanību!